Ja skaudība ir drausmīga, skaudība iznīcina. Skaudība veicina naidu, veicina karus. Skaudība veicina nesaskaņas ģimenē, sabiedrībā. Kā atbildēt uz skaudību? Caur pazemību. Tikai atcerēdamies, ka mēs esam pelnījuši to, ko mēs esam pelnījuši. Ka Dievs ir visu radījums. Un ka Dievs ir devis katram savu harismu, savas dāvanas. Un ja otram kaut kas izdodas labāk par mani, paldies Dievam, jo Dievs viņam ir to devis. Paldies Dievam, ka viņam izveicis, viņam ir veicis. Lūksim Dievu, lai mēs atstātu šo drausmīgo slimību, kas ir skaudība, kas ir grēsība. Un tā grēsība, kas ir ģimenē, kas ir darbā, kas ir baznīcā. Katrs nespēja novērtēt otru, kur katrs nespēja uzskatīt otru par augstāku par sevi. Lūksim Dievu, lai mēs atstātu šo nelabo darbu. Trešā slimība, ar kuru mēs bieži vien slimojam, tas ir dusmas. Jā, dusmas, tāpēc, ka mēs nemīlam. Dusmas tāpēc, ka mēs esam apvainoti. Dusmas tāpēc, ka mēs nespējam piedot. Dusmas, kas nogalina. Dusmas vārdos. Dusmas ar spēku, ar mūsu žestiem, ar mūsu rokām. Ja pārdomāsim par dusmām, kur tās var mums novest. Dusmas tiek uzskatīts tātad par kapitālu grēku, jo no tām iziet varmācība, no tā iziet atriebība. Cik daudz reizes mēs esam atriebību mūsu dzīvē. Nē, es tam nekad neko nepiedošu, šito es nevaru to piedot. Kāda ir atbilde? Kā izaiztieties no dusmām? Caur pazemību. Tikai caur pazemību, kas mums dos spēku piedot. Un tā mēs varam turpināt un apskatīt vēl pārējās dvēseles slimības. Tas ir tik daudz, kad nepietiktu šis vakars vai pārdomāt. Bet mēs varam visi mācīties no tā, ka gaviņu laiks, tāpat kā adventu laiks, ir atgriešanas laiks. Un tāpat kā gaviņu laikā mums saka, esi nomodā, jo Kristus celsies augšā, gatavs sagatavot tavu sirdi, tāpat arī baznīca saka, lai tu varētu patiešām priecāties Ziemassvētkos, un lai tu varētu atpazīt Kristu, kas nāk, un lai tava dvēsele nebūtu skaudīga kā Heroda dvēselē, lai tu nebūtu vienaldzīgs kā tie, kas nepieņem Jēzu, lai tu nebūtu mankārīgs kā tiem, kuriem nebija laika un vietas priekš Jēzu, tad atgriezies, esi nomodā. Tad atceries šos Kristus vārdus. Mēs visi novītam šo Dieva vārdus. Mēs visi novītam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrāva kā viņš. Bet Kristus nāk, viņš ir mūsu cerība. Viņš ir tēvs, jā, kungs, tu esi mūsu tēvs. Un tu mūsu neatstās, jo nevienu no mums Dievs neatstā. Pat, ja mēs esam saslimuši ar mūsu garīgām slimībām, viņš gaida mums tikai vienu vārdu. Kungs, nāc, palīdz. Un ja mēs atveramies, ja mēs paļaujamies uz viņa žēlsirdības, viņš katram no mums palīdzēs savā veidā. Viņš katram no mums pateiks, kā Zakējām, kā labais, kā grēciniecei, kā Magdalēnai, Marijai Magdalēnai, kā visiem grēciniekiem, kā Dāvidam, kā Pēterim, visiem nodevējiem viņš pateiks, nāc, negrēkoties, ej uz priekšu, skaties manā virzienā, jo es tev esmu piedevis. Būsim pietiekoši pazemīgi, lai atzīties, ka mēs esam kļuvuši izklaidīgi, esam aizmirsuši Dievu, esam neskatījušies viņa virzienā un varbūt nesam sasnieguši, ko Dievs ir gaidījis no mums. Esam sasnieguši mūsu galamērķi. Katram no mums Dievs ir iedevis misiju. Tā misija mums ir jāizpilda. Mēs cīnāmies bieži vien mūsu dzīvē, starp labo un sliktu. Dievs mums ir gatavs dot dāvanas, garīgās dāvanas. Viņš ir gatavs mums bagātināt, kā apostols Pāvils saka, tu mūs esi bagātināts ar visām žēlistībām. Tieši tāpēc, darbie brāļi un māsas Kristū,
tuvojoties mūsu atpestīšanas laiks, atmetīsim tumsas darbus, ietērpsimies gaismas bruņās, dzīvosim godīgi kā dienā, nevis dzīrēs un skurgumā, nevis izvērtībā un izlaidībā, nevis ķirļās un skaudībā, bet ietērpsimies Kungā Jēzus un rūpēsimies